Paldies. Man liels prieks šeit būt. Jāsaka, nebūs melots, ja teikšu, ka mana misija faktiski nākot uz ekonomikas ministriju bija padarīt šo programmu jēgpilnāku, saprotamāku, vienkāršāku. Un vienmēr ir tā, ka katra programma, katra ar katru mums izdodas arvien labāk, bet vienmēr atrod arī vēl lietas, kur varētu vēl kaut ko uzlabot. Tā kā es teiktu, ka mēs neesam 100% perfekti nekad un tiecamies vienmēr uz to, lai varētu uzlabot programmu. Ir svarīgi arī tas, ka mēs ar jums esam regulāri sazobē un prieks redzēt daudz pazīstamas sejas, ar kuriem mēs esam kopā veidojuši šo. Un tad ķeramies varbūt pie lietas. Jā, es esmu Selīna Vancāne, ar mani kopā ir arī Indra Stepānova šeit, kas ir arī galvenā ministru kabineta noteikumu autore un eksperte. Pastāstīšu jums šodien par šo te jauno atbalsta programmu, kuru es pieņemu ļoti daudz jau gaidīju. Jāsaka godīgi, mēs skrienam laikam pakaļ nemitīgi ar šo, bet labā ziņa ir, ka tādā neprognozējami lielā ātrumā cilvēki pieteicās vēl iepriekšējai programmai, uzzinot, ka tad beigsies viņa un jaunās programmas atbalsta nosacījumi varbūt būs samērā līdzīgi. Tad mēs tagad esam gatavībā uzsākt darbu pie šīs jaunās programmas. Jā, paturpinot jau iepriekš teikto, mēs visi apzināmies, ka mūsu dzīvojamais fonds ļoti strauji noveco. Un mums ir arī, protams, mūsu mērķi, nacionālie mērķi, ir arī, protams, Eiropas komisijas mērķi, kuri mums uzliek arī par obligātu sakārtot šo dzīvojamo sektoru. Un mēs zinām to, ka Latvijā šis sektors ir ļoti ietilpīgs un apmēram 26,000 daudzdzīvokļu ēkas ir tādā akūtā vajadzībā pēc renovācijas. Taču tā realitāte ir tāda, ka ar visiem mūsu pieejamiem finanšu līdzekļiem mēs tikai kādus 6% aptuveni varam aptvert. Tātad tas nozīmē to, ka darba vēl ir daudz. Šis ir tāds atspērienu moments un gudri ir to izmantot tiem, kas ir šodien šeit klāt un arī klausās mūs. Mēs dosim arī pilnu informāciju, lai jūs varētu būt jau tādā starta, gatavībā un pieteikties šai programmai. Varbūt īsumā par to, kas ir bijis pirms tam darīts. Tātad mums ir kopumā bijušas vairākas atbalsta programmas. Visas pārsvarā ir bijušas finansētas no Eiropas Savienības fondiem, izņemot vienu, kas bija tikko noslēgusies, kas ir no atveseļošanās fonda līdzekļiem, kas bija varbūt mazliet citādāk rakstura instruments nekā mums ierasts un bija pazīstams ar to, ka PVN šeit nebija attiecināms. Tad visus var nomierināt. Jaunā programma, kas ir atkal Eiropas fonda programma, ir atkal saprotama šīta finanšu instrumenta rīcība attiecībā tieši pret PVN, un PVN šajā arī būs attiecināms. Un šeit jau finansējums ir 3 reizes lielāks nekā bija tikko pabeigtai programmai. Tātad, ja mēs raugāmies uz finansējumu sadalījumu, tad šobrīd 171 miljonus, gandrīz 2 aizies tieši šai te programmai, un 1 miljonu mēs vēl esam pataupījuši, lai varētu pabeigt vēl ēkas, kas ir iespēju dodam pēdējai astītai pārkāpt pāri tiem, kas jau ir iesākuši mazliet agrāk šos projektus. Kādi tad ir nosacījumi? Faktiski šie nosacījumi paliek nemainīgi. Atbalsta saņēmēji ir juridiskas personas. Šobrīd skaidrs, ka arī pilnvarotā persona var būt tā pieteikuma iesniedzēja. Tātad vai tas ir pārvaldnieks, apsaimniekotājs vai arī ESCO kompānijas kā līdz šim. Un daudzdzīvokļu ēka, kas ir ēka tātad sākot no 3 dzīvokļiem mājām. Atbalsta programma ir jāīsteno līdz 29. gada beigām. Un projekta galvenais mērķis, tātad, protams, ir sasniegt šo primārās enerģijas ietaupījumu. Un šis ietaupījums ir pilnīgi tā, ka Eiropas komisija šeit neatver mums pilnīgi nekādas diskusijas, tam ir jābūt vismaz 30% no ēkas patēriņa. Tātad, lai pēc tam mēs varētu pierādīt šo ietaupījumu. Mēs izdarījām tādu izņēmumu, zinot to, ka Latgalē mums iet viss švakāk, un šeit, protams, varētu diskutēt, kur vēl iet švakāk un kur vēl šis būtu nepieciešams, bet, kā jau es saku, šeit ir ļoti grūti atrast vienošanos par to, ka arī šis mazākais samazinājums būtu svarīgs citiem projektu īstenotājiem. Proti, mēs runājam 30%, mēs runājam jau par tādu, kompleksu siltināšanu, lai gan mums vidējā rādītāja ir vismaz 50-55% ietaupījums enerģijas, tad mēs arī gribētu tādu programmiņu, kurā būtu mazākais ietaupījums attiecināms, proti nomainot vienkārši logus, durvis
varbūt veicot kādas sienas siltināšanu, arī varētu pieteikties atbalstam. Tad šobrīd pagaidām šis ir tikai un vienīgi Latgales reģionā pieejams atbalsts, bet mēs to pārvērtēsim arī un apsolamies nākt klajā ar labojumiem, ja tādus varēsim arī veikt. Tātad vismaz 30 primārās enerģijas ietaupījums, 30% sniedz jums 40% kapitāla atlaidi. Un kapitāla atlaidi šeit tātad ir arī ievērojot to, ka tas ir no kopējām projekta attiecināmām izmaksām, kurās ietilpst arī PVN. Un, ja salīdzinoši iepriekš bija 49, tad matemātiski izrēķinot šeit šī kapitāla atlaides atbalsta intensitāte pilnībā nemainās, un viņa nav samazināta, tieši otrādi šeit viņa ir, tā kā pat atver plašākas iespējas atbalstam. Jo, proti, kā jau es teicu, tātad atbalsts ir arī Latgales plānošanas reģionam, kur vienīgajai ir izņēmuma šī primārās enerģijas ietaupījuma mērķis mazliet mazāks, un šeit var pretendēt uz arī mazāku šo apjomu kopējo, kur kopējās projekta izmaksas nepārsniedz 200 000, tad kapitāla atlaide būs 80 000 šajā gadījumā. Tas būtu arī labs solis, ar ko iesākt tiem iedzīvotājiem, kas nav savā starpā vēl sākuši komunicēt un nezinu, ko nozīmē paņemt kopā lielu tiešām finansiālu apmēru, lielu aizdevumu. Un tādēļ, sākot ar šiem mazajiem projektiņiem, var uztrenēt muskuļus un pieteikties jau arī pēc tam tālākiem darbiem. Protams, šajā atbalsta programmas ietvarā var arī pieteikties vairākiem mazajiem vai arī vienam lielam, tur jāizvērtē katram pašam, kā tas būs izdevīgāk. Mēs arī esam sadzirdējuši jūsu vajadzību un zinām to, ka ventilējumās fasādes ir viens no tādiem efektīviem risinājumiem, salīdzinot ar apmesto fasādi. Viņi ir nedaudz dārgāks risinājums, un tādēļ arī šeit mēs sniedzam 45% apmērā kapitāla atlaidi, kas ir tātad jau par 5% lielāka kapitāla atlaide, salīdzinot ar parasto projektu pieeju. Vēl viena inovatīva pieeja, kas ir, mēs visi zinām, ka esam skatījušies, kā iet Igaunijā, un viens no mūsu tādiem faktoriem vienmēr ir, ka mēs salīdzinamies ar Igauniju, un arī šeit Igauni ir pasteigušies jau soli priekšā un sākuši šo rūpnieciski ražoto koku karkas paneļu izmantošanu siltināšanā, kas nozīmē to, ka faktiski mēs iegūstam ļoti daudz laika ietaupījumu tieši iedzīvotāju ērtībām, ja salīdzināt, piemēram, kur jūs dzīvojat sastatnēs pat reizēm pusgadu, vai tur, kur būtu pāris nedēļas vai dienas, tas ir ļoti liela atšķirība, un šeit tā galvenā atšķirība ir tāda, ka visa galvenā darbība notiek rūpnīcā, tātad tiek digitāli uzmērīts un sagatavots tieši konkrētai ēkai atbilstošs risinājums. Protams, šis risinājums ir krietni dārgāks, un tādēļ mēs nākam pretī un sniedzam arī šeit lielāku kapitāla atlaides apmēru, kas ir 50% no attiecināmām izmaksām, taču lai būtu vēl lielāka motivācija īstenot šo pieeju, mēs esam raduši iespēju arī un saņēmuši valsts budžeta atbalstu šai programmai, kā papildinājumu pirmajiem 10 projektiem, kas tiks iesniegti īstenošanai ar rūpnieciski ražotiem koku karkas paneļiem. Tātad tādā veidā mēs ceram arī sekmēt biznesa attīstību un ražošanu Latvijā, lai mēs varētu teikt, ka jā, mēs arī esam vietējo pakalpojumu tātad attīstījuši, un šeit mēs arī, protams, noteikti strādāsim pie efektivitātes un varēsim iedot kādus rezultātus tiem, kas vēl tikai domā par to, kādu metodu izvēlēties. Tātad, lai mums būtu šie pilotprojekti un Latvijā būtu piemēri, mēs esam gatavi arī atbalstīt ar papildus 150 000 eiro, tātad papildus klāt pie attiecināmām izmaksām vēl atbalstam plus 50%. Tātad kopā sanāk, ka tā daļa, kas ir vēl sadārdzinājums, apmēram 20% nāk klāt arī. Un šobrīd mums ir arī saskaņošanā tiesību akta portālā iesniegt šie grozījumi, kuros ir papildinājums ar finansējumu, tā kā, ja jūs redzat vēl kādus nepieciešamos grozījumus, tas tāds varbūt ne manās interesēs gluži, bet lūdzu arī esat gaidīti ar saviem ieteikumiem, kā vēl var uzlabot programmu. Un vēl viena arī jauna lieta, ko mēs esam pielāgojuši, ir kvartāla atjaunošanai, arī papildus atbalsts 50% apmērā, kas mums ļauj iespēju nākt kopā vairākām ēkām, tādā veidā uzlabojot ne tikai savu pašsajūtu un kaimiņu pašsajūtu, bet arī tiešām iegūstot sakārtotu apkārtni. Tā mērogojamība uzreiz iedod lielu tādu atsvaru, un es domāju, ka viens novērtēs to, ka viss kvartāls ir sakārtots, kāds ir tas efekts, un arī tas noteikti stimulēs pārējos cilvēkus pieteikties šai atjaunošanas programmai un domāt par to, ka varbūt negribas nevienam dzīvot tajā mājā, kur vēl nav atjaunota.
Kas tad ir atbalstāmās darbības? Jāsaka godīgi, šeit īsti atšķirību no iepriekšējās programmas nav. Lielā mērā tās visas rīcības, kas attiecās uz ēkas energoefektivitāti un ēkas ilgspējas nodrošināšanu, ir atbalstāmās darbības. Te ir mazas nianses varbūt par projektu vadības izmaksām un tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksām, bet to jau mēs tad varam arī atbildēt varbūt jautājumu sesijā, un katrs var uzzināt, kas viņam interesē vairāk. Jā, tātad veiktie uzlabojumi, es jau esmu tuvu pie finiša, veiktie uzlabojumi, mēs, kā jau teicu, mēģinam katru reizi šo programmu arvien pielāgot, lai viņa būtu arvien pieejamāk, elastīgāk un saprotamāk cilvēkiem, tāpat arī ērtāk lietošanā. Un šobrīd sabiedrība Altum arī kalpo kā kontaktpunkts, kas nozīmē to, ka jums nav jāiet pašiem arī uz bankām pēc šiem piedāvājumiem, jūs varēsiet arī iesniedzot pieteikumus, saņemt arī piedāvājumus no komercbankām. Tāpat arī atvieglots ir pieteikšanās process, kur mēs arī pieņemam pieteikumus sākotnēji ar vienkāršoto energosertifikātu un izmaksu kopsavilkumu, taču mēs joprojām sagaidam tos entuziastus, kas jau būs veikuši kārtīgi savus priekšdarbus un izmantojuši varbūt pat arī jau kādu esošas atbalsta programmas finansējumu un izstrādājuši visu tehnisko dokumentāciju. Tādā veidā jūs ielicat projektā gatavāk un varat ķerties jau pie nākamajiem soļiem. Bet mēs arī rezervāciju varam veikt, ja jūs iesniedzat šo te vienkāršoto sertifikātu. Tādā veidā jūs ietaupat finansējumu tieši pie pirmā lēmuma. Vēlāk mans kolēģis Mārtiņš stāstīs par to, kā vispār tiek pieņemts lēmums, un arī tur mēs esam izdarījuši uzlabojums, lai jums būtu ērtāk vienoties ar kaimiņiem, tad es domāju, šis vēl ir papildus tāds iemesls, kā pārliecināt kaimiņus balstot par ēkas atjaunošanu. Ja jūs zinat, ka jums nav jāizstrādā uzreiz pilnais energosertifikāts, kas maksā jau tā kā pār 1000, jums pietiks arī ar pavisam tev vienkāršo informāciju, ko var jau sagatavot uzreiz iesniedzot pieteikumu. Jā, tātad, kā jau es teicu, šis arī ļauj ietaupīt izmaksas un arī izstrādes laiku krietni pātrina. Tas gan nepasaka to, ka jums vēlāk nav šī tehniskā dokumentācija jāizstrādā, un jo jūs esat gatavāk, jo rūpīgāk jūs iegūdat savu laiku šajā plānošanas procesā, jo, protams, arī tas jūs pasargā gan no izmaksu kāpumu nākotnē, gan arī ļauj jums prognozēt labāk savus darbus un plānus. Tātad, kas vēl ir būtiski? Šeit ir arī mana kolēģi Ines, kas ir noteikti jums zinām jau kā dzīvo siltāk Vēstnese, un mums katru gadu notiek energoefektīvākās ēkas Latvijā apbalvošana. Tur es arī noteikti jūs aicinu piedalīties. Nu jau šogad tas būs 15. gadu pēc kārtas konkurss, kurā var iesūtīt savus ēkas pieteikumus un arī piespraust pēc tam tādu skaistu zīmi pie ēkas, visiem paziņojot, ka jūs esat tiešām viena no šīm te energoefektīvākajām ēkām Latvijā, un tādā veidā ne tikai paši sevi apbalvot, bet arī sabiedrībai darīt zinām, ka tas ir atbalstāms darbības un ka ne tikai pašiem ir ērtāk un lētāk galu galā beigās, bet arī ilgspējā ir kāds ieguldījums veikt. Atjaunoto ēku karte mums tiek visu laiku papildināta. Te ir arī QR kods, ar ko jūs varat nokļūt uzreiz pie kartes. Un, ja jūs sasinhronēsiet ar savu Google Maps šo karti, tad jūs arī redzēsiet, ejot pa ielu šīs ēkas, un varēsiet arī tiešām dzīvē apskatīt informāciju gan ēku klātienē, gan arī kartē izlasīt informāciju par ēkas atjaunošanu un kā tur ir bijis, kā ir veicies katram. Un, man liekas, tie veiksmes stāsti, un varbūt ne tikai veiksmes, bet vispār kaut ko darot, mēs arī tikai mācamies, un tas arī ir tas, kas mūs iedvesmo vienmēr. Un ar to es arī savu stāstu šodien beidzu. Vēlos tikai pateikt to, ka esmu arī finanšu pasaulē darbojusies un saprotu to, ka ienesīgākā investīcija, manuprāt, ir ēkas energoefektivitāte, jo to var izmērīt ne tikai finansiālā ieguldījumā, pēc tam, kas nāk jums kā atdeve atpakaļ, bet arī tādā, ko nevar izmērīt, kā piemēram komforts, labsajūta, uzlabojums videi un apkārtējie arī mēs visi iegūstam no tā, ka katrs mēs individuāli iegūdam savā ēkā. Tā kā es jums novēlu veiksmi startēt šajā programmā. Lielas paldies par uzmanību! Forši. Selīna, liels paldies!